Mans vīrs mani nedzird. Vai tev ir bijis tā, ka tu centies savam partnerim, savam vīram kaut ko pastāstīt, bet viņš vienkārši tevi nesaprot? Viņš vienkārši nedzird, viņš vienkārši nepieņem tavu viedokli. Tu centies, un ar laiku tu saproti, ka nav jau jēga neko teikt, jo viņš jau tāpat nesapratīs. Un tu paklusē, un tu piekāpies, un ar laiku tā kā sāc justies tādā neuzklausīta. Un tas viss velkās līdzi, un ar laiku šī sajūta paliek arvien lielāka, jo nekas jau neatrisinās. Tā sajūta velkās līdzi katru dienu, un tu sāc justies arvien nevērtīgāka. Attiecības sāk palikt arvien smagākas. Vai tev ir bijis tā, ka tu skaties citiem pāriem un liekas, nu nē, tā taču nevar būt, ka cilvēks ar otru cilvēku tik ilgi ir kopā un ka viņi vispār vēl joprojām var būt laimīgi viens ar otru? Vai tev ir bijis tā, ka tev pārņem tāda maza skaldība un tu sāc skatīties savām attiecībām un tev liekas, vai tiešām var būt tā, ka tu vari kaifot ar savu otru pusīti, neskatoties to, ka jūs esat ilgus gadus kopā? Vai tevī ir tā vēlme, kas grib, lai tās attiecības iet nākošajā līmenī, ka jūs varat izrunāties, ka jums ir daudz kopīgu lietu un ka jūs arī pamat šīs kopīgās lietas? Bet tajā visā ir viens mazs knifiņš, ko tu vari mainīt. Piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Es tev pastāstīšu, kā to visu var izsināt.